Es šodien ēdu tās olas, un es iedomājos par to jautājumu, ko bieži man uzdod, tagad es taisu tās olas, vai es stāstu, ka es ēdu 10 olas dienā, un man prasa, vai tev neapnīk? To man neprasa tikai par olām, to man arī prasa par to, kad es taisu video, vai es ceļos 5, vai trenējos, tur, principā par daudzām lietām šo prasu, un par to, ka es ēdu daudz, kaut ko tam līdzīgi. Un man bieži vien ir vienkārši atbilde, tas ir labi priekš manis, es zinu to, un tāpēc es to daru, un tas tā kā tāda rutīna izveidot. Bet es gribu pastāstīt, kā tu to vari dabūt gatavu. Kā tu vari dabūt gatavu to, ka tu dari kaut ko, kas, tu zini, ka tas ir labi, bet, tev bieži vien tā, ka tu aiziet uz treniņu zāli, un tad tu pastaigā, un tad tu vairs ne. Tad tev vairs ne. Pietiek, jā. Tu piečinies kaut kādam sāc ēst vairāk, tur balkot, kaut ko tam līdzīgi, un tad vairs ne. Kā var nonākt pie tā, ka, piemēram, tagad jau es pusgadu reāli jau ceļos 5, un īsti no tā neatkāpjos. Es trenējos jau vairāk kā, drīz jau būs 3 gadi. Jā, ir brīži, kur es esmu nogājis, bet pēdējā laikā es esmu ļoti, ļoti konsekventi ar to gājis. Man liekas, ka atslēga šajā visā ir tas, kā tu sevi uztver. Es stāstīju vienā video par identitātes maiņu un kaut ko tam līdzīgi. Un jā, tas viss strādā un principā tu nevari izbēgt no tā nekādīgi, ka tev vajag izveidot sevi par no šī brīža, kur tu esi tīt līdz nākošam vietai un kur izbūvēt šo apkārtni, kas tev tur, tāpēc, ka ar vienu motivāciju tu tur nevar tikt un tur ir daudz dziļi, kur var vēl stāstīt par to. Bet, lai izveidotu tādu lietu kā olēšana, kur, īsti tā kā nevelk katru dienu, es gribu baigi ēst olas. Pirmkārt, vajag izveidot šo lietu pietiekami. Tu gribi to darīt. Tā mēs teiksim. Ēst olas, ja tu sūdīgi taisi olas, protams, ka tu negribēsi katru dienu ēst olas. Ja tu uztaisi tās olas tādas, kas ir tīri dīseni, tā kā, ja tu visticamāk nemāk taisīt olas, tas ir pirmkārt. Es to daru ļoti, ļoti ilgi, un tad es esmu atradis to tehniku, kā padarīt viņas garšīgas. Un tā ir ar visām lietām. Tu padari šīs lietas tādas, ko tu gribi aiziet un izdarīt to. Vai, ja tu negribam, tad tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Tā kā tas ir tā kā, aizējam, izdarām. Un ja mēs ejam uz treniņu zāli, tad iekrāmēs viss tās lietas, aizies, pasēdēs, tur gaļāk uztaisīs benču un kaut ko tam līdzīgi. Un tad ienāk tavu identitāti, un tu aizies uz to treniņu zāli, un tad tev tās, maucam, davai uzmet tur 110 uz bāru un uztais skvatiņus, uzmauc benču un visu to, tā kā, tas ir vēl viena lieta. Bez tā, ka tu padari šo lietu viegli izdarāmu, tu, tā kā vienā komentārā, ko es dabūju vienā video, kur es stāstīju par kaut ko, es neatceros, bet principā komentārs stāsta, ka prasīja, vai šis ieradums ir jābūt noteiktā laikā, vienalga viņš trenējās, un vai man treniņam jābūt kaut kādā rutīnā, vai vienkārši izdarīt, un tas ir jau, tā kā, tas ir ok. Kaut kas tam līdzīgs, es neatceros tieši. Un, principā, tas, kad viņš ir rutīnā, pēc kaut kādām lietām, tas ļoti, ļoti palīdz tam. Piemēram, ar meditāciju, kā bija vakar, principā, es nemitēju. Es tikai vakarā meditēju, tāpēc, ka pirms gulētiešanas, gulēšana ir tāda lieta, kur tā kā, piekabina jebkādī klātī, tāpēc tu ies gulēt noteikti. Bet, piemēram, meditācija man parasti ir pēc augsta duša. Tā kā svētdienā nav vaļā dušas, es neuztaisīju meditāciju. Man bija tas prātā, kad vajag uztaisīt meditāciju, bet viņš neiekrita pēc tā, ko es daru. Es strādāju, tur skāls un iknedēļas video zvans un tā kā pačko tikšos sevišķi WhatsApp grupu ir aprakstā, tā kā pievienojas tur. Un kaut kā man nesanāca, un tad es aizbraucu uz baznīcu un viss, jā. Bum. Šādā gadījumā
tu vari redzēt, ka tas, kad viņš ir kaut kādā rutīnā, tas tev palīdz to izdarīt. Tā kā, ja tev ir treniņš kaut kādā pēc kaut kādas lietas, kas ir skola, piemēram, beidzās skola, tu uzreiz ej mājās, sakrāmē somu un izdari to. Tā kā vienalga vienkārši izdari to, vienkārši nedomā par neko un izdari to. Tā kā tā ir vēl viena lieta, kas tev var nenormāli palīdzēt. Un tad šim visam vēl nāk klātī tas, ka tu apzinies, ka tas ir jāizdara. Bet pagad, tas nav tik vienkārši. Lai tu apzinātos, ka tas ir jāizdara, tev jāsaprot, kāpēc tu dari. Un te būs izpildāmais solis tikai bišķiņ, pagad. Es tev izstāstīšu līdz galam. Tad iešana uz treniņu zāli. Tu zini, kas ir labi. Vai ne? Īsti tur neko nevar izmainīt, jā. Un apzinies, kāpēc tu to dari. Tu ej treniņu zāli, lai tu varētu Instagramā smukas bicepsu bildītas ielikt. Vai dabūt meiteni skaistāku, augstākas vērtības, vai kā tas šķiet. Tu zini savus mērķus, kāpēc tu to dari. Un ir ļoti svarīgi, lai izprastu dziļi iekšā sevī, saprastu, kāpēc tu tieši to dari. Arī pārliecība un tādas lietas, ko tu iedomājies, ko tu dabūsi, tagad tu dabūsi to skaisto ķermeni no tā, ka tu ej trenēties un ēd pareizi. Un labi tādām lietām kā olu ēšana. Ko tu tur dabūsi tik ļoti, jā? Ko tu tur dabūsi tik ļoti? Bet izprast, ko tu dabūsi no tā. Tas ir pavisam cita lieta. Tad es ēdu šīs olas, tāpēc, kad pamatā tur nav ogļhidrātu. Tas ir tā kā ultimate ēdiens, to es zinu, bet tur nav ogļhidrātu. Tas nozīmē, ka man neiehītos vispār pa smazēm, principā nekas. Es jutīšos tīri labi. Tagad ēdu tīri daudz banānus, tāpēc, kad... Karoče, reku ir banāni. Vēl banāni. Un vēl banāni. Bišķi sūdīgi ar to ādu ir, bet tā, ja es ēdu tikai olas un tiešām uzturos uz savas tās diētas, ko es daru, es jūtos labi, es redzu, kad ir progress arī sejas ādā un visu to. Jā, tāpat tur jau uz pārsas, kas tur činīja visu, bet es redzu, ka tas dod man vērtību kaut kādu. Un es pieturos pie tā. Un tad ir šodienas tev izpildāmais solis, kas ir, principā, tev ir jāsaprot tās lietas, vienu lietu, kas tev liekas, ka tu dari kaut ko labi, kas tev patīk sevī, ko tu dari. Varbūt tā nebūs. Tad tu izdomā vienkārši lietu, ko tu varētu uzsākt, kas ir vienkārši trenēšanās. Ej vienkārši taisīt push-ups katru dienu, vai pull-ups, push-ups, ej pieraksties uz džimu un sāc tur trenēties. Bet tu iedomājies vienu lietu, kas tev liekas, ko tu dari, labu un tā kā super, tā kā tev reāli patīk, ka tu to dari. Un šodien tev izpildāmais solis ir attīstīt to. Ielaist šo labo lietu, kas tev jau ir, dziļāk savā dzīvē, vairāk savā dzīvē. Manā gadījumā man patīk šī īpašība, ko es pamanīju, kad es aizsīju treniņu zāli, tur kāds kaut ko činījās, es viņiem pastāstu par šīm pamata principiem, ko lielākā daļa nezinu. Es tā kā saprotu, manā galvā šis ir pilnībā, principā paskaties iepriekšējo videos, tur stāstu par lietām, ko es gribēju zināt, kad es sāku trenēties. Un manā gadījumā tas ir pilnībā pašsaprotami. Tad, kad tu ej tur formu čekot, tad tā kā manā galvā tas ir pilnībā pašsaprotami, ka tur nevajag to, lai traisa puštaunos, tur nevajag tur činīt to elkonu uz priekšu uz aizmuguri, tev tur pārāk daudz detaļas. Bet principā man tas ir pilnīgi saprotami, bet es jūtos ļoti, ļoti labi, kad es viņam pastāstu. Un viņš tāds, jā, es tagad jūtu daudz labāk. Un es tāds, let's go. Es tikko biju es uzrakstīju Čekam, ko es jau pazinu kā iepriekš. Instagramā es redzēju viņam piku, viņš ielika storijā. Un es tāds, let's go, krūti, kad tu nāc uz džimu. Un tad mēs šodien bija džimā, un es rīdīgi krūti reāli sajūtu. Let's go, šito vienkārši attīstam. Es gribu arī nopelnīt nākotnē ar to, bet šajā brīdī, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu, tā kā tieši tev palīdzu, pačako pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings no tevis prasa tikai pirmsbildi un pēcbildi, un pačako arī 2. un 3. linku, tur ir Discord servis un WhatsApp grupa, un tālāk tur arī
treniņu programma manējā vienkārši iečkotos, un tas ir vispār šī video. Tiekamies rīt arī būs video, tagad nospēt to sakni un poziņu, vēl neesi to izdarījis, nospētīšu gaisā, aizjūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis nodarēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.